Sveiki, man draugi, esmu Taifuns. Draugi, jums visiem no jaunas dienas sirsnīgs sveiciens. Nē, Izabela, nomierinies. Sveicieni, cieņa, mīlestība. Sjusli, vai vari nākt lejā? Nē, Sjusli, kāp tur augšā. Draugi, es tikko pamodos. Pagājušās kāds 10-15 minūtes. Šodien nodomāju jums uztaisīt rīta vlogu. Parādīšu, ko mēs darām no rīta, un šodien, draugi, dalīšos ar jums ar Noras kucēniem, par kuriem jūs ļoti interesējāties. Tagad no rīta vispirms sagatavoju viņu brokastis, labi? Nu, Sjusli, vai tu varētu nokāpt man skaistā meitiņa? Nē, tur, mans mazais, nāc lejā, pagaidi. Nē, Nora, ar jums man būs ziepes, patiešām būs. Ar jums man būs ziepes, bērniņi, nāc lejā no turienes, nu. Sjusli, nāc lejā. Nu, nāc šurp. Nāc lejā, meitiņa, no turienes. Nu, tu neesi mazs suns. Nāc šurp, Nora. Tagad šeit iekšā ir gaļas buljons, labi? Viņi to grib. Bet es jums tagad nedošu gaļas buljonu, bērni. Tagad es vispirms devu kaķim ēdienu, draugi. Tagad mums ir šādas sausās barības no rīta. Un paskaties, parāda šo želeju, šo kolagēnu. Ņem, lūk, tev oriģinālais kolagēns, Taifun. Starp citu, iekšā ir sautēta gaļa, redzi šos gaļas gabalus. Sautēta gaļa, jā, normāla gaļa, lieli gaļas gabali, saprot. Tagad es to došu mūsu kaķim. Šo es katru dienu gatavoju mūsu mazajiem draugi. Tagad atdalīsim šo. Šodien es ar jums dalīšos pa soļiem. Vispirms dosim to šim kaķim. Reis, ņem mans mazais, ņem mans bērniņ. Lai Reis apēd kolagēnu. Lai Reisam labi garšo un dod veselību, mašallah, manam dēlam. Lai nāk par labu manam skaistiem dēlam. Mans Reis ir tik ņiprs. Dievs pasargā viņu no ļaunas acis, draugi. Tagad klausieties, ko es teicu. Šodien es jums parādīšu mazuļus, labi? Jūs to drīz redzēsiet. Drīz es arī parādīšu viņu ēdienu soli pa solim, bet vispirms aizvērsim šo Roki, brāli. Roki, nāc šurp, paskatīsimies. Roki, es tev nolikšu pie kaķa, labi? Tagad savā rīta rutīnā es izvedu dažādus suņus, draugi. Drīz izvedīsim arī Skaju. Viņi katru rītu pastaigājas, veic savus treniņus. Rokijs ar kaķi, lai šeit atpūšās. Dēdi arī aizvērsim, lai nebūtu nekādu kautiņu. Un viss būtu mierīgi. Lai mēs varētu izvest dzīvniekus ārā. Roki, tu tur ar kaķi paspēlējies, labi, mans mīļais? Jūs paspēlēsieties ar kaķi. Šos bezkaunīgos, Roki un Izabeli, es vienā brīdī ieliku kaķi būrī un aizgāju. Viņi te visu padarīja par haosu. Nora! Meitiņ, kas notiek? Kāpēc tu esi tik mierīga? Ko? Tas ir galds vai dzirdēji? Nerātnā, Nora. Kur ir mazuļi, Nora? Kur ir mazuļi, mīļā? Mana meita ir izaugusi un kļūst par māmu. Dod man ķepiņu, dod. Nu, Remans meitiņa, dod vēlreiz. Dod vēlreiz ķepiņu. Ķepiņa. Ak, mana gudrā meitiņa. Malacī. Es tevi dievinu. Nu, nāciet šurp. Izabela, dede, nē. Kaķa sautējumu ar rokām. Apgriez, dēls, apgriez. Apgāziet, izjauciet visu, sataisiet juceku. Nāc, paskatīsimies. Tagad iesim, brāli. Nemaz nerunājot par būru mazgāšanu, pat rokas un seju vēl neesmu nomazgājis. Tātad šodien jums būs jauks rīta rutīnas vlogs. Izlaidīsim šos mazuļus, lai viņi pastaigājās. Nāciet šurp! Mazulīši! Ko dara mani skaistulīši? Ko dara mani jēriņi? Ko dara mani mīluļi? Nāciet šurp, nāciet! Izoš, uzvedies prātīgi. Izoš, es redzu, ka tu esi greizsirdīgs. Nāciet, Lelīts, nāciet! Nāc. Nu, aiziet. Skrieniet. Mani lauvēni. Es viņus izlaižu gan no rīta, gan vakarā. Lai viņi skrien un spēlēs pēc sirds patiks. Viņiem būrī kļūst garlaicīgi, jo viņi taču vēl ir mazuļi. Viņiem ir jāizlādē savu enerģiju. Skaties, Karolīna atkal uzreiz kādam pieķērās. Es pamanīju, ka Karolīna ļoti mīl katru suni. Viņa grib spēlēties ar visiem draugu. Viņa ir ļoti gudra meitene. Es ļoti mīlu Karolīnu. Izzošu, es negribu nekādas kautiņas. Labi, mazulīt. Draugi, man jums ir lūgums. Lūdzu, nepieviliet mani. Es būšu ļoti priecīgs, ja atbalstīsiet mani nospiežot patīk šim video, abonējot un atstājot komentāru. Jūsu patīk un komentāri man ir ļoti svarīgi. Neesiet slinki, izdariet labu darbu, atbalstiet mani. Redziet, nospiest patīk nav grūti. Nav grūti atstāt komentāru. Jūs nenomirsiet, ja uzliksiet patīk. Neesiet slinki, izdariet labu darbu. Āres, vai arī tevi izlaist, Āres? Mans, kas teiks, Āres. Kur tagad ir dede? Arī jēri nāk. Skrieniet, skrieniet. Mums nekavējoties jātur dede redzeslokā. Dede. Tagad dede. Nē, Izabela. Izabela, nāc šurp, Izabela. Ej priekšā. Bet skaties, meitiņ, skaties. Nē, ej priekšā. Ej priekšā. Izabela tagad meklē izdevību uzbrukt.
Skaties, ne vakar, bet aizvakar Izabela uzbruka Norai. Nora gandrīz izsit viņai aci. Viņa savainoja plakstiņu, lietoja zāles, pārgāja, bet vēl niezbrāli. Viņai nav nekāda bremža, pēkšņi uznāk dusmas, metas virsū, tracina man. Dede, ļauj man tevi paņemt. Izabela, nē. Pagaidi. Ej pārēj, dede. Aizslēgsim dēdi pie čitira. Lai viņš no turienes neaizbēg. Skaibāb, drīz tev izlaidīšu mans lauvēni. Mēs vedīsim Skaju uz treniņu. Labi, draugi, pa vienam pēc kārtas. Nāc, paskatīsimies būrus, vai viss ir kārtībā, vai nav kāda problēma. Nedusā, Tonija. Sapcita, Mūsu Tonija izskatās tā, it kā būtu stāvoklī, draugi. Cerams, ka tā ir viltus grūtniecība. Viņai sākās meklēšanās, bet es viņu aizslēdzu. jā, šis dede. Šis mūsu dede ir tāds bezkaunīgs, kas pārlec pāri dzīvnieku būriem un iet pāroties. Es nezinu, vai viņš slepeni pārojās ar Toniju vai ko viņi darīja. Viņas tesmeņi ir pavisam nolaidušies. Viņi izskatās kā stāvoklī tiešām. Ko mēs darīsim? Ko mēs darīsim? Mātītes sterilizēt nav nepieciešams. Ja mēs pilnībā sterilizētu dedi, mēs novērstu šo nekontrolēto vairošanos. Bonžok! Labrīt, mans lauvēni, kā iet? Vai, lai es jūs izlaistu. Skaties, aitas un kazas uzreiz kļuva aktīvas, vai redzi? Viņas uzreiz kļuva aktīvas, tagad katru rītu es viņas izlaižu, vai ne? Viņas grib iziet ārā. Šodien dēls es mazliet aizgulējos. Parasti, kad pulkstens ir 7 no rīta, es ceļos, bet šodien jau bija 8:30, es aizgulējos. Draugi! Jaunieši, labrīt! Ko dara mani mazuļi? Ko dara mani lauvas? Ko dara manas skaistuli? Vai jūs pieķēzījāt būrus? Vai jūs pieķēzījāt tos būrus? Kur ir Marla, vai Marla devās ziemas miegā? Kur ir mana Marla? Aļek! Aleks, acīm redzot, tev vispār nepatīk kucēni. Odins paša, pēc skājies tev izlaidīšu mans lauvēni. Mana meitene Dora, Bella, Reina, Aleks, Karlos. Mašala, Karlos, vai es pabeidzu darbu, dēls? Nu, skaistuli, vai es pabeidzu darbu, mans lauvēni? Nu, šodien. Visticamāk, asilu likšu pie Hektora. Draugi, es nekad neesmu redzējis viņus pārojamies ar Karlosu. Ja viņi pārojās naktī, tad neko nevar teikt, bet ar Hektoru pamēģināšu, lai būtu droši. Mēs viņus salikām kopā, lai pārotos, bet es vēl neesmu redzējis, ka Karlos to darītu. Paskatīsimies, vai mēs to redzēsim no Hektora. Labi, nomierinieties. Tagad izlaidīsim mūsu kazas un aiti. Nāciet, jaunieši! Suņi, jūs gan nenāksiet. Oho, tagad arī šie nāks iekšā. Suņi, jūs nenāciet. Pagaidiet! Apstājiet. Ļaujiet dzīvniekiem paiet. Pagaid. Nāc! Nāc. Nāc, mans bērns, nāc, mans bērns, nāc, mans bērns, nāc, mans bērns. Nāc, Bončuk. Nāc, Bončuk, nāc, puika. Nu, ejiet mazliet pastaigāties. Tagad man vajag viņus no aizmugurs paskubināt un izdzīt ārā. Apstājies. Apstājies, paskatīsimies. Šos izņemt arī ir atsevišķas mocības, dēls. Es tos izņemu, lai jūs varētu paēst, nāku, bet jūs vēl joprojām neplānojat iznākt. Apstājies, paskatīsimies. Man vajag vienu nūju. Kur ir mana ganu nūja? Jēri. Apstājies. Dēls, tu gāji nepareizi. Ļauj man pastīties šeit. Nu aiziet, dēls. Man vajadzīga viena nūja. Es sev atradu vienu labu gana nūju, labi. Tagad. Nu, aiziet, jaunieši. Nu, aiziet, jaunieši. Bērniņi, pie durvīm. Молодец, melnait. Nu, aiziet, nu. Nātaši nāc ārā no turienes. Labi, nāc. Nu, Bončuk pašā ārā. Redzējāt, ka paņēma koku rokā, viņi uzreiz izgāja ārā. Nu, pamuk, nāc. Mazulīt ārā, mazulīt ārā. Nu, aiziet, skaistlīt, aiziet. Nu, Bončuk. Ej pāri. Ej pāri, bērniņi, ej pāri. Nāc. Nāc. Izskatās, ka kazas vēl nav izsalkušas. Lai viņas paliek iekšā atstāja. Kas neiziet, tas paliek iekšā. Es ar viņām meklēmēšos. Nora, nāc. Asiģē, nāc. Vai visi mazuļi ir izgājuši ārā? Droši vien viss izgāja, pagaidi. Aizvērsim šo vietu. Bončuk, ja neiznāc dēls, paliec tur. Vai man tagad jāgaida, ka tev būs noskaņojums, Bončuk? Labi, aitas aizgāja turp pie būriem. Lai viņas tagad tur ganās. Bet cik skaists skats, vai ne?
Skaties, neviens no suņiem neuzbrūk. Viņi ir ļoti gudri. Aitas, kazas ir pieradušas pie viņiem. Viņi neko nesaka vistā. Ziniet, es ļoti daudz pūlējos, lai viņus tā pieradinātu, kā tagad redzat. Paldies Dievam, tagad visi sadzīvo. Vispirms nomazgāsim šos būrus, draugi. Es nevaru samīļot suņus, kad eju pie būriem, jo viņi saminās netīrumos. Hektors tēvs. Mans skaistais dēls. Tikai mums ūdens vēl nav piepildīts. Tvertnē nav ūdeņa. Nu, draugi, mēs ciešam no šīs problēmas, ko sauc par ūdens trūkumu. Tieši tā. Tas mūs tiešām ļoti apgrūtina. Īzošs arī lien bļodā, viņam karsti. Tā kā viņi sasmērē katlu, es noliku paleti zem katla. Pacēlu katlu augstāk. Tagad viņš lien bļodā, bet mums nav ūdens, brāli. Ūdens tūlīt beigsies. Ūdens trūkums ir ļoti liela problēma. Tas nav nekāds joks. Pagaidi minūtes, Mēs ātri nomazgāsim visu, ko varam. Mazlīt, vai tu arī iegāji ūdenī? Paskaties, cik viņš ir skaists. Dzīvnieki arī cieši no karstuma. Mums viņiem jāuztais labs baseins. Ja tas nesanāks, tad... Bet nav ūdens. Kāda jēga būt no baseina? Nav ūdens, draugi. Labi, dēls, labi. Marija. Ūdens arī nav. Tūlīt viss beigsies. Nāc šurp. Sāksit no šajiem. Labi, meitiņ, nomierinies. Tagad es ātri nomazgāšu. Mums vispār nav ūdens, brāli. Tvertne nemaz nav piepildīta. Redzi, tvertne mums sagādāja milzīgas problēmas, vai ne? Ja jūs jautājat, kāpēc es aizslēdzu dede, tagad es skāju nelaižu dārzā, es viņu vedu ārpus dārza. Kad dede redz, ka es staigāju ārpus dārza, viņš arī uzreiz atnāk daudz. Tāpēc, ka viņš uzreiz atnāk, viņš sakaujās ar skāju, tāpēc. Tiešām nav ūdens. Ar šo par būru mazgāšanu var aizmirst. Pat rokas un seju būs grūti nomazgāt. Vispār nav uzpildīts, pat šļūtenē nepietiek. Viņi ir ļoti sasmērējuši savus būrus. Stāvi, Bella. Bella, nāc ārā, meitiņ, paskatīsimies, Bella. Gan Bellai, gan Odinam ir šāds ieradums. Tad tīri šo būri, viņi metās virsū ūdeni. Šīs viņa ieradums man tiešām tracina, brāli. Beidz, Bella, lai es var iztīrīt vienu būri, nu mazāk. Tu arī mazgāsies? Nāc šurp. Kad tev mazgāt, uzreiz aizbeidz. Šīs bēg, bet Odins nebēg. Skaties uz Odinu tagad. Odin, puikā! Lūdzu, palēninies mazliet. Šis ir suns, kas man visvairāk kaitina, kad es mazgāju šo būri. Nē, Īzošs! Atkāpies! Īzošs arī uzbrūk. Odin. Laikam viņš domāja, ka Odins uzbrūk man. Šoreiz viņš sāk man aizsargāt. Ātri noņemsim pašu lielāko netīrumu, brāli. Kā jau teicu, ūdens ir maz. Tāpēc. Skaties, viss ir dubļaini. Klausies, bērniņ, Marija nomierinies. Bērniņ, Marija nomierinies. Nekliedz meitiņu. Marija arī ķeras klāt mazuļiem. Es prātīgs. Ja es dzirdēšu, ka tu kaut ko saki mazuļiem, es tev nomazgāšu. Es tevi tā nomazgāšu, ka tu kārtīgi atveicināsies. Uzvedies prātīgi. Tagad brālis noņēma lielāko daļu. Labi, lai ūdens piepildās, pēc tam es rūpīgi iztīrīšu un nomazgāšu. Tad arī sevi nomazgāšu. Mazliet atveicināsimies. Laiks ir ļoti karsts. Brāl, tas nav pa jokam. Tagad atstāsim tvertni pildīties. Ūdens laikam bija pārtraukts naktī. Tagad tikai sāk nākt. Tvertni vispār nav piepildījusies, brāl. Ūdens ir tikai pašā apakšā. Lūk, šis ūdens trūkums mums sagādā lielas grūtības. Pagad. Aiziesim un paņemsim Skaja babu, labi? Hektors! Pagaid, lai es samīļoju Hektoru. Hektors! Kur ir mans izskatīgais dēls? Šodien es iepazīstināšu tevi ar tavu mazuli. Vai dzirdēji, dēls? Tu esi kļūst par tēvu, vai tu to zini?
Šodien Hektoru vēl arī iepazīstināsim arī ar viņa mazuli. Paskatīsimies, kādu reakciju viņš izrādīs, kad ieraudzīs savu mazuli. Hektors, vai lai es tevi aizvedu pie tavu mazulīšu, jā, dēls? Mans lauva tagad ir kļūst par tēvu. Par tēvu. Mašallah viņam. Pagaid, kur es atstāju pavadu? Tur, nāc šurp. Kurš uz viņiem rej? Viņš rej uz kucēniem no būra. Sjusli, skaties, esi palikusi iekšā Sjusli. Nāc šurp. Šusli nāc. Šusli nāc. Vai arī Sjusli, tu paliec tur, tu neko sliktu nenodarīsi. Es atlaidu Skaju, viņš sakos man. Izabeļa, neuzbruc Skajam. Vai tu dzirdēji? Ar šo nekad nevar zināt. Var arī tagad uzbrukt Skajam, un tad būs problēmas. Brāl, tas viss, ko nozīmē būt dominējošam? Tas nozīmē būt autoritāram, būt līderim, saprot? Tā kā tie tādi tipi suņi, nav viegli visus kopā turēt. Redz, mūsu Izabela šajā jautājumā ir ļoti sarežģīta. Tagad, ja es izlaidīšu Skaju, cerams, ka viņi neko neizdarīs. Izabela, esi prātīga. Tagad, brāli. Mana meduza. Ko tu dari skaistā? Es pēdējo reizi noņēmu Skajas siksniņu no viņas kakla. Pastīsimies, vai to varam noņemt. Apstājies. Skaisbaba. Tagad nē, Izabela, pagaidi. Skaties, es sadusmošos, skaties. Nē. Tagad, kad tu vadi aitas, tu paņem rokā nūju, vai ne? Tu iesi virsū šiem suņiem. Nē, Izabela. Izabela mēģina uzbrukt Skajai, jo? Dede, nē. Dede. Nu, draugs. Dede. Stāv mierā. Dede un Čitirs arī tagad iesaistījās cīņā par dominanci. Pagaidi, meitiņ. Nē, Izabela. Neliec man kliegt pazūdi. Nē. Tagad jūs dažreiz uz mani dusmojaties, sakot, ka es video pārāk daudz kliedzu. Brāli, bez kliegšanas viņi tev neklausīja. Es vairs nevaru ar viņiem runāt mierīgi. Visu laiku kliedzu. Negribot, esi spiests kliegt. Apstājies. Nē, Izabela, atkāpies. Izabela, skaties, tagad viņi nostājās durvju priekšā. Apstājies, Izabela. Ej, Skai, ej tālāk. Pagaidi, dēls, lai neviens neizbēg ārā. Apstājies. Ko viņš tagad dara? Skai, nelaižam dārzā. Āla, kāpēc tu guli uz ceļa, Āla? Mazulīt, vai es tev nesaku, lai neguli uz ceļa? Mašīnas šeit brauc ātri. Es arī dusmojos uz tām garām braucošajām mašīnām. Zini, kāpēc? Te ir lopu ferma, tas ir acīm redzams. Ne tikai mēs, bet arī aizmugurē ir aitkūri. Nu, dēls, tas dzīvnieks vai pēkšņi izskriet uz ceļa. Zirgie, brauciet kā cilvēki. Nē. It kā šosei. Kas notiks, ja šim dzīvniekam uztrieksies mašīna? Tad viņi iemācīsies nebraukt ātri. Nāc, Skai. Katru rītu. Es vedu viņus pēc kārtas šādi. Skais, Odins, Aleks, Karlos, Hektors, Eskobars. Tagad es izsaucu visus pēc kārtas, izvedu uz pusstundas pastaigu un atvedu atpakaļ, draugi. Šodien ir Skaja diena. Skai, skrien. Skajam arī nesen sākās kašķis. Lietojām zāles, ārstējām, pilnībā nepārdāja, atkal sāsinājās. Pārtraucām, draugi. Izabela šoreiz atnāca, viņa pievienojās. Šī Izabela man padarīs traku. Ja viņa atnāca un uzvestos normāli, viss būtu kārtībā. Bet viņi ar Skaju plēšās. Viņas vēl sakasīsies savā starpā, un tad tev būs tikai problēma. Skai, nāc šurp! Nu, nāc mans izskatīgais dēls! Ak, mēs atstājām aitas bez uzraudzības. Vai tie nelieši kaut ko izdarīs, kamēr mēs neesam klāt? Tagad arī es aizdomājos, laikam jau neko neteiks. Nāc! Vai arī ejam, brāli, Taisons varētu pāraut ķēdi un sagādāt man nepatikšanu. Šodien filmējot video, man galva sajuka. Es izēju pirmais, pirms aitas tiek izlaista. Man galva sajuka, ja tagad, kamēr mēs neesam klāt, Taisons pāraus ķēdi, viņš uzbruks aitām. Nāc, Skai! Skai, baba, ja es tev palaistu, dēls, vai tu nevarētu neskriet uz ceļa? Staigā šeit, kā tev patīk. Nu tā jau ir. Tā kā viņš arī fermā nesadzīvo ar visiem un bieži strīdās, man nākās viņus izlaist ārā, draugi. Ej, Skai! Skai, baba, olē, Skai, baba, olē. Dārzā arī, ja mēs izveidot kādu vietu, tas būtu labi. Mēs nevarējām to izdarīt. Pagaid, paskatīšos, tagad man prātā palika aitas, šie nelieši. Kamēr manis nav, viņi pieķersies aitām vai kam citam. Skai, baba, skrien tu! Viņi visi jau ir šeit, labi, aitas ir tur. Nāc, Skai. Nāc! Skai, baba, nāc! Malaģis! Pat Skajam dosim kārtīgu slodzi, nāc!
Mēs uzkāpsim uz motocikla, lai viņš skrien mums pakaļ. Labi. Labi. Lai viņš arī kārtīgi piepūlās. Ātri. Lai viņš veic savu treniņu. Pēc tam mēs atgriezīsimies pēc tam. Skaists, baba, es braucu ar motociklu. Labi. Šodien es tev mazliet nogurdināšu. Nu aiziet. Atla. Skai, baba. Lai viņš skrien pakaļ tāda motocikla. Tu sevi kārtīgi nogurdi, pēc tam gulēs vakar. Skrien, Skai, skrien! Tu esi mans lauka. Īstenis Anatolijas dēls, Skai. Mašallah, manam dēlam. Brāli, es spiežu pedāli, bet viņš joprojām iet ar tādu ātrumu, mašallah. Skai. Starp citu, es to daru visu laiku. Es izbraucu ar savu motociklu, viņi skrien man pakaļ. Es gan ātri trenēju, bet nevajag arī pārāk nogurt. Mēs turpinām virzīties uz priekšu lēni. Tagad es nedaudz samazināšu tēmu. Skaists, baba, vai esi noguris, Skaists? Nāc mans dēls, par tevi dzīvību atdod. Mans izskatīgais dēls. Tā kā man nav vietas, es eju nedaudz lēni. Paskaties uz Skaitu. Trakuli. Trakuli, mans puika, trakuli. Tagad atgriezīsimies, puika, arī vakar. Sjuslu jau liku skriet. Patiesībā Sjuslu neskrēja, vienkārši izgāja nelielā izbraucienā ar motociklu, domāju, lai mazliet pabraukājot pa krosu. Sjuslu arī pārlēc pāri žogam dārzā. Pieskrēja man klāt un nelaiž mani vaļā, brāli. Skai, baba, vai tev arī uzlikt uz motociklu? Nu, Skai. Viņš aizrāvās, skaties, tagad brauc pat ātrāk nekā es. Man šlovu. Tagad palēnināsim tempu, brāli, lai nepārspogūtu. Mierīgi, lēnām. Labi, ka nopirku krosu motociklu. Tagad braukāju pa kalniem un laukiem, kur vien vēlos, mašallah. Pēc Skaja izlaidīšu arī Odī. Viņu visticamāk video neiekļaušu. Pat tagad nevaru viņu izlaist, atvainojiet. Jo mēs taču aitas palaidām. Tagad jau ir ap pusdienlaiks. Kad es aitas un kazas palaidu, brāli, man rokas ir sasītas. Saprati? Es nevaru viņus atstāt vienus dārzā. Taisams pārāk ķēdi, kāds aizbēgs, suņi pēkšņi kļūst agresīvi. Viņi var nodarīt pāri, nožņaukt vai izdarīt kaut ko sliktu, tāpēc esam visu laiku saspringti un nepārtraukti jābūt viņiem blakus. Skais, baba, labi nogul, vai ne? Skai, laid man garām. Ko? Viņš vēl nenogurs, viņš ir kā raķetis. Bakām viņam uz muguras joprojām ir kašķis. Es atkal iedevu zāli. Cerām, ka viss būs labi. Kadreiz, kad tas sākās, tas vienmēr atkārtojās. Mums nerunājot par kašķi, sēnīti nepāriet, brāli. Iedod vakcīnu, lieto zāli. Nepāriet, Skai, neliet man ceļā dēlu. Skai paskatījās, ka nevar mani apiet, tagad viņš man bloķē man ceļu. Lēnām, lēnām. Neuzvelciet, labi? Ak, jā, tikai Izabela arī ar viņu vienot. Ar Izabelu viņam arī visi ļoti sarežģīti, brāli. Nu jā, abi. Viņi abi ir īsti kauši. Tiklīdz sāk tos kautiņus, viņi uzreiz sakauti. Vienkārši, kad dodamies ceļā, būsim mazliet uzmanīgi. Skai, mēs esam atnākuši daudz. Ja es arī mazliet paskriet kā Skai, tad tiešām labi nometu uz vārdu. Tagad tikai tāpēc, ka filmē, citādi būtu gājis kājā. Citādi ceļš turp un atpakaļ aizņem stundu, tas otrs. Skaibā bolē. Mašallah. Tā arī jādara, cilvēki kārtīgi izveidināt plaušas, saprat? Lēnām. Un vēl, lai nav pusdienlaika karsts. Pusdienu laikā ir grūti, jo laiks ir karsts. Un kad laiks ir karsts, arī zeme kļūst karsta. Dzīvniekiem ķepas apret. Šādā pusdienlaika karstumā lūdzu, nevediet dzīvnieku pastājā. Esiet uzmanīgi. Pusdienlaika karstums ir problēma. Arī Natāša uzreiz ir atnākusi. Skai, pagaidī. Neskrien pēkšņi uz ceļu. Nāc šurp. Labi.
Skaibaba, vai pietika dēl? Nesaskrāp mašīnu, nāc šurp. Neklausīgais Skai. Kā plējā? Ieliksim šo motociklu atpakaļ vietā. Skaibaba labi nogura. Skai. Mašallah, manam dēlam. Brāl, tā kā es viņus nevaru visu laiku palaist brīvībā, es izvedu viņus ārā un trenēju. Ko lai daru? Džits. Mums nav nekā tāda. Mūsu motocikls arī, paldies Dievam, ir nenormāls smags. Nāc. Pavērsim tā, viņš ir aizķēries aiz margrietiņām. Tagad. Mašīna nebrauc, vai ne? Skai, nāc šurp. Skai, nāc šurp paša. Nāc, dēls, nāc, lai es tevi samīļoju, nāc. Kur ir mans skaistūts? Ko? Mans sloviņš. Nāc. Paskaties uz šo cilvēku. Ak, cilvēk. Kas ar tevi notika, cilvēku? Tu cilvēku. Ak, dēls. Lēnām. Apstājies. Apstājies. Pagaidi, nē. Labi, pagaidi. 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 Vai jūsuprāt, izskatāties noguris? Paskaties. Es tev teicu, nē, pagaidi. Nē, puika, pagaidi. Viņš tūlīt viņu iekodīs. Nekužut. Aizvedīsim Skaju, nepārslogo sevi, nāc. Nāc, izdzer ūdeni, nāc, princīt. Nāc, puika. Neuzbruc siksnai. Pagaidi, mēs neiesim braukt ar mašīnu. Skajam arī gribās izbraukt ar mašīnu. Apstājies. Iznāc, paskaties, Nataša. Skai, tēti, nāc. Nāc, Skai, tēti. Ulan bērni, kāpēc jūs iegājāt dubļos? Vai jums ir karsti? Ko? Nāc. Āres, tu esi ienaidnieks, protams, Skajam. Cik reizes viņi ar Āres ir cīnījušies? Viņi viens otru ienīst. Skai, baba, ņemsim tevi atpakaļ tavā vietā. Abi redzēja, viņš uzreiz iegāja. Gudrs, jo arī noguļ. Kāpēc es viņu uzreiz nelieku šeit, dārzā? Tagad aitas, kazas, skaties, iet pie suņiem. Skai uzreiz mētas virsū. Sapratāt? No rīta viņi trenēja. Pēc tam. Šovakar vēlreiz izlaidīšu viņu ārā. Sjūsli, tu netiki, meitiņ, paliki iekšā? Mūmeitiņ. Tagad paņemsim Hektoru. Tēti Hektoru arī iepazīstināsim ar vienu no viņa mazuļiem. Pagatavosim arī mūsu ēdienu tur. Mazulīši. Vai jūs dubļu vannā peldējāties? Cilvēki maksā lielu naudu, lai dotos uz kūrortu un ņemtu dubļu vannas. Bet jūs to izdarījāt paši, malacīši. Viņi ir gudri. Apstājies. Tikai nelēcat virsū man. Hektors! Vai esi gatavs, dēls? Mēs ejam iepazīties ar tavu meitu. Nāc. Skaties, aitas ir sastājušās pie tās vietas vārtiem. Vienu arī atrada cirpējiem. Tātad es ar viņu parunāju. Viņš teica, ka atnāks pirmdien. Cerēsim, ka viņš rīt atnāks un mēs tos beidzot apcirpsim, brāli. Hektors, pagaidi. Pagaidi, Hektor, tev jau ir pavada. Pagaidi, man visi sajuka. Pagaidi, puika. Pagaidi, puika. Pagaidi, mans puika, nāc. Itāļa ārzels, Anatolijas īstais dēls, nāc. Skaties, Nora un Hektors ir iemīlējušies viens otrā. Viņi ļoti mīl viens otru, vai redzi? Paskaties uz Hektora augumu, brāli, mašala. Tiešām kā tanks, vai ne? Ļoti labs bērns, skaties, vienmēr. Jūs zināt, dažreiz pie mums atnāk sekotāji. Ir viena lieta, ko visi saka. Suņi. Viņi ir daudz lielāki nekā izskatās video. Video šie jums izskatās mazi. Parasti reālajā dzīvē viņi ir lielāki, masīvāki. Ik viens, kas atnāk, saka to pašu, jo tas nav tikai mans viedoklis. Viņi izskatās mazi, bet patiesībā mašallah, brāli, viņi ir kā tanki. Pasties uz manu puiku Hektoru. Dievs svētī Hektoru. Nu labi, tagad, kad dedē ir aizslēgts, varam mierīgi pastaigāties. Arī Hektors? Viņš nemīl nevienu dzīvnieku izņemot suni. Redzi, tagad tur ir arī kaķis. Visticamāk, drīz viņš piekasīsies arī kaķim. Nāc šurp paša. Nāc šurp paša, nāc. Mašallah. Hektoram. Dēls, kad mēs atkal iesim uz jūru? Kad mēs iesim uz jūru? Uz jūru? Aitas nemaz nenāk. Arī Rokijs. Pavelts Rokiju no turien. Rokij, vai tu tur paliki ar kaķi? Jā, Rokij. Nu, ja ir jūsu durvis ir atvērtas, kāpēc jūs atkal iegājāt iekšā? Skaties, viņa durvis ir atvērtas. Viņa atkal nenāk ārā, redzi? Mazulīši, jūs neieiet iekšā, bet pagaidiet. Dēls, tu neej iekšā.
Visur ir dubļi. Ej ārā, ārā mans mazais. Labi, pagaidi. Hektors. Paveidi, Hektor. Hektors uzreiz pievērsās kaķim, brāli. Mēs tagad nevaram Hektoru šeit ielaist. Pagaidi, lai viņš neiet iekšā. Pagaidi 1 minūti. Pagaidi 1 minūti. Brāli, nodrošināsim šo vietu. Pagaidiet. Hektor, tētiņ, tagad es tevi šeit piesiešu, dēls, labi? Tu paliec tur, princi. Tagad. Labi, Hektors nāc. 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 Kur ir mans lauviņš? Sēdies, paskatīsimies, sēdies. Nu sēdi. Mašala, te, liels mazuls. Liels mazuls. Mans lova. Skaties lēnām. Lēnām, dēls, uzmanies, ja tu sabruksi jumtu. O, Rokijs arī uzreiz. Viņš izaicina Hektoru. Jūsuprāt, kurš uzvarēs, Rokijs vai Hektors? Rokijs. Kurš to šeit nogāza? Sokaroti? Skaties, lūk, skaties. Dēliņ, lūdzu, uzvedies prātīgi. Patiesībā kaķi. Ieliksim kaķi un Rokiju iekšā, draugi. Nodrošināsimies, labi? Citādi zin kā. Apstājas Rokijs. Ak, nē, Hektor. Hektor, tu iegāzīsi jumtu, apstājies. 1 minūti. Ej priekšā. Hopala, hopala, hopala. Lai viņi tagad paliek iekšā. Citādi mēs sev sagādāsim nepatikšanu. Tagad, brāli, pagatavosim mūsu mazulim ēdienu, labi? Nāciet, paskatīsimies. Logs nav atvērts, vai ne? Tagad paskaties. Mums ir šāda sausā barība. Es atbalstīšu krēslu pret durvīm. Rokijs atver durvis. Vai zināji to? Viņš spiež uz durvju rokturi. Blēdis atver durvis. Pie mums vienmēr valda šāds hauss. Tu nevari neko darīt, vispirms visu nenodrošinot. Viņš atver durvis. Viņam vienas nepatikšat. Skaties, mūsu mazulim brokastīs te sajaucam sauso barību ar kavurmu. Vai tu redz gaļas sulu, kolagēnu? Kolagēns taifuns, re. Tev ir īsts kolagēns. Tagad es to daru mājās. Es to pastāvīgi krāju leduskapī. Pēc tam es to dodu mūsu mazajiem draugiem. Tagad mūsu mazulim sajauksim barību ar kavurmu, gaļu un kolagēnu. Labi? Šādi mēs labi samaisam. Šādi. Pēc tam mēs drīz sagatavosim arī pusdienas. Aleikum salam. Drīz mēs sagatavosim arī pusdienas. Skaties. Šādi. Ak, vai, puika, skaties, tu ielauzīsi jumtu, Hektor. Es prātīgs. Tagad mums priekšā ir pusdienas. Kad saku pusdienas, es domāju, ka dod tās tuvāk pēcpusdienai. Tas arī bija sasals, tāpēc atstāju, lai atkausētos. Draugi, mums ir vesela vista. Šīs kolagēns ir no aitas. No aitas kaulu smadzenēm. Šī ir aitas gaļa, ko redzat. Tātad ikdienā es sajaucu aitas, teļa, lielopa, jēra vai vistas gaļu. Kā nu kurā dienā. Un dod no visa. Tagad, kad redzēsiet mūsu mazuli, jūs sapratīsiet. Arī mūsu visu liksim vārīties. Ūdens. Labi, pagad, tūlīt to sakārtosim, lai tas paliek tur. Mēs to liksim vārīties. Ja esam gatavi, tagad izņemsim vienu no mūsu mazuļiem. Tētis, Hektors. Vai esi gatavs, dēls? Kas bija mājā iekšā? Visur šeit ir suņi, visur. Džēgi bija šeit. Džēgi, nāc ārā. Es rādu, vai esam gatavi vai nē. Nu, paskatīsimies. Bismillahirrahmanirrahim. Skaties. Apstājies, Džēgi. Apstājies, Džēgi, mēģina ēst ēdienu. Negodīgais Džēgi, pagaidu. Viņš apēdīs meitenes ēdienu. Tagad, draugi, apsities mūsu meiteni. Kad es viņu paņemu klēpī, viņa izstās tik neglīti, savalka muti un seju. Meitiņa stāv taču skaisti, mīļā. Netais tādu muti, lai paskatos. Ak, mana skaistā meitenīte. Pagaidi, paskatīšos. Tagad skaties. Tagad es esmu atradis mājas pārējiem viņa brāļiem un māsām. Tajā laikā, pēc tam, kad ievietoja viņa video, bija cilvēki, kas vēlējās rezervēt viņu jau no tā brīža. Mēs viņus rezervējām. Kad viņi paauga, es atradu viņiem mājas. No viņiem es biju noskatījis vienu šo meiteni. Šo es atstāju sev. Visi mūsu mazuļi bija vai nu šādi tīģerkrāsaini vai melni. Droši vien bija 2 tādi kā Hektors, pārējie visi bija tīģerkrāsaini. Šī mūsu meitene ir tieši tāda pati kā viņas māte. Kā 2 ūdens lāsas līdzīgi norei. Mute, acis, uzacis, ausis, ķermenis, viss. Pilnīgi tāda pati kā viņas māte. Un ļoti liela mašallah, īsts krūšs kucēns.
Tāpēc arī šo mazulis atstāju sev, draugi. Viņai uz galvas šeit bija 2 brūces. Kurš viņai nesen uzbruka? Viens no suņiem bija uzbrucis, bet es aizmirsu, kurš tas bija. Džega arī tīri karot. Kāds viņai uzbruka, pēc tam viņai uz galvas bija brūce. Bet mašallah, mūsu meitene ir ļoti skaista. Skaties, tu uzreiz sāk arī tētim uzbrukt, vai ne? Tu sāki arī tētim uzbrukt. Mašallah, mana meitiņa. Vai lai es tev palaistu? Vai lai es tev palaistu, meitiņa? Skaties, brāli, vai tu to redzi? Apstājies, Džegi. Kad tu tā paskaties, viņa ir mierīga. Tur ir no 15 līdz 20 kilogramiem. Tas ir tieši 17 noteikti ir. Skaties, mašallah, vai redzi? Dievs pasargā no ļaunas acis. Neaizmirstiet teikt mašallah mūsu meitenē. Es jūs lūdzu. Lai visiem, kas saka mašallah, arī tiek. Bet tiem, kas nesaka, lai zaudē to, kas viņiem ir. Tāpēc uzmanieties. Meitu, ņej pastaigāties. Tagad iepazīstināsim ar viņas tēvu, brāli. Mašallah, mašallah, mašallah. Manai meitai viņu uzreiz sāk sargāt. Nāc, 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 nāc. Hektor, skaties, šī tava meita. Bērniņ. Hektor, iepazīsties ar savu meitu, paskaties. Iepazīsties ar savu meitu pašu. Vai tev patika tava meita? Hektors, mašallah, ir ļoti labi audzināts suns. Man ļoti patīk Hektora raksturs un uzvedība. Meitiņ, tas ir tavs tētis. Tagad viņi dusmojas uz viņu, sakot, kur tu biji visu šo laiku? Viņi saka, kāpēc tu nenāc pie manis, kāpēc tu man nemīlēji? Kad viņi izaugs, brāli, viņi būs tiešām ļoti stipri. Es jau esmu viņu novērtējis. Es arī ļoti uzmanīgi skatos un rūpējos. Skaties, no turienes nofilmē viņu. No turienes nofilmē. Tikko, kad viņa bija man klēpī, nāc, meitiņ. Meitiņ, nāc iepozē kamerai, nāc. Tagad viņa ir izsalkus un vēlas brokastot. Nāc, meitiņ, iepozē kamerai. Kad esi man klēpī, tu maini savus sejas izteiksmi un izskaties neglīti. Tagad pagaidi, viņa sēdienu labāk iedosim uz galdu, brāli. Paga, tas nav viņas ēdiens, šis ir. Meitiņ, nāc. Bērniņ, vai tu esi izslāpus? Vai tu esi izslāpus, mīļā? Nāc, paskatīsimies, nāc. Apēd šo kolagēnu, pēc tam varat dzert daudz ūdens. Jums ir jābaro viņu vislabākajā iespējamajā veidā, kamēr viņš ir mazulis, brāli. Lai viņš pieņemās svarā, labi attīstās. Nē, Džegi. Džegi, nē. Meitiņ, ēd lūdzu. Džegi, nē, mans bērniņ. Vai es tev maz devu, kad tu biji mazs? Podēdi. Mašallah, lai manai meitai tas nes veselību, veselību. Šo kāju biezums, galvaskauls, kucīti. Ha, mašallah. Tad es tik ļoti cenšos, tik labi rūpējos par viņu, draugi. Nākotnē, paskatieties, mūsu Nora tiešām ir ļoti liela Cane Corso šķirnes kucīte. Esmu redzējis cilvēkus ar Cane Corso kucītēm, bet neviena nav bijusi tik liela kā Nora, draugi. Nora tiešām ir ļoti liela Cane Corso. Un tagad, tā kā viņa ir no Noras un Hektora, esiet droši, šī meitene būs pat lielāka par Noru. Tātad viņas nākotne ir ļoti spoža. Ja Dievs dos, cerams, mēs piedzīvosim tos laikus, lai viņi dzīvo, nesaslimst un nav nekāda veselības problēma. Cerams, viņi izaugs veseli un drošībā. Nākotnē viņi var kļūt par lielo karalieni mūsu dārzā. Ja Dievs dos, viņa pārspēs savu māti. Skat, es arī viņas māti Noru neesmu audzinājis, kā jūs zinat, mēs viņu paņēmām jau pieaugušu. Nora nav tik ļoti pārliecināta par sevi. Dzīvnieki iepriekš jau bija salauzuši, bet šo mūsu meiteni es audzinu pēc iespējas pārliecinātāku. Ceru, ka, kad viņi izaugs, viņi būs pārliecināti brāli kā mašīna. Es gribu, lai viņi būtu kā mūsu karaliene Marla. Lai viņi nebaidās ne no viena vai ne meitiņa. Ko? Nāc, ņem, ļauj man tev pabarot ar roku. Ņem, ņem. Meitene ir tik pāēdus, ka neēd gaļu, redzi? Viņa neēd gaļu. Nu, meitiņ, kāpēc tu to neēdu? Es pādus. Pagaidi, ļauj man tās ausis tās sakārtot. Skaties tagad. Redzi, kāds šarms. Pagaidi. Meitiņ, nostājies tā, lai varētu nofotografēt. Mašallah, manai meitai. Vai, es tevi dievinu, īsts harizmas iemiesojums. Mašallah manai meitai, skaties uz galvaskausu. Skaties! Mašallah, mana meita. Viņa ir lieliska meita, visādā ziņā, pilnīgi visā. Neslavēsim pārāk daudz, viņa ir neglīta, nekam nederīga. Sliktā. Bet ko lai darām? Mums bija žēl, tāpēc rūpējamies par viņu. Neslavēsim pārāk daudz, lai manu meitu nenoskauž. Tagad atvedīšu arī viņas māti šūt. Meitiņa tikko teica, ka tu ēdi tā un šitā, bet šoreiz tu ēdi maz, vai ne? Aiznes to, paskatīšos. Lai labi garšo manai meitai, lai tas dod veselību. Lai viņi tagad arī to apēd. Atsevišķi noliksim viņu sēdienu, draugi. Ja tas arī neizskatās maz, tur ir kāds kilograms. Jūs zināt, ka runājot par bērniem, esmu ļoti dāsns un baroju viņus līdz ūkai, brāli, līdz ūkai. Lai labi garšo manai meitai. Vai lai es tev no turienes noceļu? Nāc. Es tev arī uz galdu uzcēlu, lai citi neapēstu tavu ēdienu. Ej, paskatīsimies. Hektors, Vai tev patīk kucēns?
Tu esi kļūst par tēvu, blēdi. Tu esi paaudzies un kļūst par tēvu, vai ne? Šis ir īsts vīvs, vai ne? Šis ir īsts vīvs, vai ne? Nāc! Oho! Mazais arī uz viņu dusmojas, redz. Šis ir īsts vīrs. Mašallah, manam dēlam. Pagaidi, Hektors ir pelnījis, lai pārējo apēd Hektors. Nu, viņš tiešām kļūst par tēti, nu. Nāc! Vai tu ēdīsi? Paņem, paskatīsimies. Pat Hektors tiešām tik mierīgi ēd. Pa mazam kumosiņam tas man tracina. No malas izskatās kā briesmoni. Kad tu pietuvojies, viņš ir kā mazulis. Apstājies. Tagad ielaidīsim Noru iekšā. Meitiņ, neuzbrūc tētim. Nedusmojies uz tēti. Redz, mazulis sauc savu mammu. Paga, paskatīsimies, paņemsim arī viņu mammu. Nora, nāc! Nāc, Nora. Redz, uzreiz grib savu mammu paskaties. Redz, tagad viņi dabūja mammas atbalstu un uzbrūk vēl vairāk, paskaties. Mašallah, mans mazais, lai Dievs tev svētī. Pagaidi, Nataša arī tā atver durvis, skaties tagad. Es nolikšu mazuli un Noru blakus, tad jūs labāk sapratīsiet. Pagaidi, Hektors. Nora, nāc šurp, tagad paskaties. Skaties. Paskatieties uz šo galvu. Brāli, tieši tāds pats. Ak, pagaidi, mans mīļais. Tieši tāda pat kā viņas māte, tieši tāda pati, paskaties. Nāc, Nora, pagaidi, paskatīsimies. Šai Norai sejā ir tāda īgna izteiksme, skumjas. Tieši tāds pats ir viņas kucēns, brāli, pilnīgi tāda pati. No A līdz Z viss ir vienāds, jā. Tātad Nora burtiski ir dzemdējusi savu dvīni, es esmu ļoti pārsteigts. Pirmo reizi redzu kaut ko tādu. Tieši tāds pats, viss ir vienāds. Nu skrien tad! Nāc, meitiņ. Hektor, vai arī tevi palaist? Hektor, arī tevi palaidīšu. Karabašs ir pie durvīm, paga, nelaidīsim. Viņš plēšās ar Karabašu. Mazulis arvien vairāk līdzinās savam tēvam. Klausies, meitiņ, nesaki neko savam tēvam. Klausies, bērns, tas ir bērns. Šis ir bērns. Mans Hektors, ak, ja tu tikai uzvestos prātīgi, es tev palaistu vaļā. Tas ir bērns, šis ir bērns. Lēnām. Skaties, kā viņš grib spēlēties. Es viņu palaidīšu, pagaidi. Pagaidi, meitiņ, nekliedz, paskatīsimies, tu pārāk daudz kliedz. Laižam viņu arī, lai viņš spēlēs. Es stāvēšu pie šīm durvīm. Skrien! Viņš palaida. Labi, meitiņ. Nē, bet Karabašs aiziet. Karabašs nē, bērniņ. Skaties, nesadusmo viņu. Hektors, nečurā uz dīvāniem. Nāc šurp. Hektors! Nē. Uzvedies kārtīgi. Nešķurā apkārt. Mašallah, mans puika ir kā jaguārs. Hektors, nāc šurp, paskatīšos uz tevi. Hektors meklē, kur aizbēgt, brāli. Sēdi šeit kārtīgi. Mašallah, gluži kā bērns. Skaties tiešām kā bērns, vai redzi? Mans lauva, mašallah tev. Vai gribi ar mani paspēkoties? Lēnām, kur tu ej? Pagaidi, viņš atkal kaut ko uzsāk ar Hektoru. Mani mīļais, apstājies, nepacel tik ļoti balsu uz tēvu. Tas ir tavs tēvs. Nedusmojies uz viņu, labi? Viņa nekad nav mīlējusi savu tēvu, viņa vienmēr uz viņu kliedz. Nāc šurp, nāc arī tu pie manis. Vai man mazuļi nāk pie manis, jā. Mašallah jums, mašallah maniem jēriņiem. Lūk, tie ir mans miers, brāli. Es ar viņiem atrodu mieru. Kā es atrodu mieru, jūs man pasakiet? Paskaties, cik ļoti visi mani mīl. Viņi visi ir kā bērni, kuriem vajag mīlestību. Jau Cane Corso galvenā īpašība ir tā, ka no ārpuses tie izskatās ļoti skarbi. Bet viņu raksturs ir gluži kā bērniem, brāli. Viņi ir ļoti pieķērušies savam saimniekam, ģimenei un ir izlutināti. Viņiem ir ārkārtīgi labs raksturs un uzvedība. Tātad man ļoti patīk viņu raksturs. Kad paskaties uz rotveileriem, tu viņos jūti to stingrību. No vienas puses viņi neiedveš pārliecību, un reizēm tu neviļus jūties piesardzīgi. Cane Corso šajā ziņā ir nedaudz mierīgāki, gudrāki. Skaties, piemēram, pasties uz Hektoru. Viņam vispār nepatīk traktors. Tagad traktors brauc garām, viņš dzird tā skaņu. Hektor! Kas tur ir, puika? Manslauva! Kas viņi tādi? Ko? Mašallah tev, lai Dievs tev svētī. Liels mazulis. Mašallah, labi nomierinies. Nav spēka, lai tiktu galā ar to nelietu. Nu labi, draugi. Nu, es jūs ļoti mīlu. Citādi es to nevarēšu savaldīt. Neaizmirstiet nospiest patīk un abonēt kanālu. Rūpējieties par sevi. Uz redzēšanos. Turieties labi, man draugi.